Ir pienācis tāds laiks, kad cilvēki novērtē īstas lietas. Tā aizvien pieaugušo interesi par tautas daļamata mākslu raksturo ērgļu novada audējas. Arvien vairāk ērglēnieši dod priekšroku pašmāju vilnas izstrādājumiem, kārtīgam pirtsdvielim no linu auduma, un studijas telpās, jeb pagrabiņā, kā to dēvē pašas dalībnieces, tiek austi unikāli meistardarbi – vilnas un linu audumi, segas, lakati, katrs ar savu vienreizību un radošo dvēseli. Šeit atnāk tie cilvēki, kuriem tas interesē, un atnāk arī pašreiz varētu teikt, ka nāk arī jaunāki un vēlas šo amatu apgūt. Vismaz redzēt, kā tas notiek, jo jaunai paaudzei pilnīgi nav priekšstata, kā top audums un rokdarbs, kā top. Un mēs esam apmēram, kaut kādi tagad cilvēki 16, 17. pašreiz. Un ir dzīves bagātie un ir tādi, kas tikko to sāk darīt. Audēju studija piesaista ne tikai jaunas dalībnieces, bet arī startē projektu konkursos, lai iekļautos vietējās aktivitātēs, popularizētu studiju un gūtu finansiālu atbalstu. Pašlaik audēju studijā vērtumniekiem top autentiski novada tautas tērpi, kuros savies ērgļu, jumurdas un sausnējas krāsas un raksti. Šī iespēja radusies piedaloties Hipotēku bankas izsludinātā projektu konkursā. Viņi iesniedz projektu par ērgļu novada tautas tērpu uzaušanu. Un viņi arī to veido, tas ir darbietilpīgs process, mēs bijām arī aizgājuši apstīties. Un tiešām jāsaka, kad būs mums autentisks tautas tērps un audējs mums ir ļoti čaklas un ļoti, kā saka, visos laikos ir, tur varbūt kādreiz mainījās vadītāji, bet viņas ir bijušas aktīvas un ļoti rīko izstādes un arī pārdod savus izstrādājumus, tā kā tā ir tāda reāli dzīvojoša struktūra mums. Pašreiz ir tā, ka mēs gatavojam 19. gadsimta sieviešu tērpu, sākot no vainadziņa un beidzot ar zeķēm. Tātad visu no galvas līdz kājām. Sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, studijā pagaidu darbu ir radušas 2 jaunas dalībnieces. Mēs dodam darbiņus Sajieta nama dāvanu fondam. Un meitenes strādā, kā nāk uz darbu, un katru dienu strādā, un līdz ar to viņām arī ir atalgojums par šo darbu. Viņi veido mums nelielas tādas prezentācijas materiāls priekš ērgļu novada aužu, dažādi tur sīkas lietiņas tādas, kas var noderēt, jo mums arī daudz sadarbības partneri, un tikko atgriezāmies arī no Vācijas, kur mēs aizvedām saviem partneriem arī izstrādājums vietējo mākslinieku, vietējo ļaužu darinājumus. Abām vecākajām studijas dalībniecēm sasniedz 90 gadu slieksnis, taču abas vēl joprojām aktīvi darbojas un rada arvien jaunus darbus. Noteikti jāpiemina tad ir Elza Kurmēna, jo viņa patiesībā ir jau tiešām no 1975. gada, tātad no paša pirmsākuma šeit pie mums, un pašreiz jau viņai janvārī būs 90 gadu jubileja, un viņai vēl ir padomā uztaisīt vienu darbiņu. Darbu vajag. Vecumā ir jāstrādā. Ja vecumā nestrādā, tad paliek nevarīgs cilvēks. Bet, kas strādā, viņam nav laiks novecot. Domāt radoši – tāds ir vadmotīvs, kas notur ērgļu audēju studiju aktīvā apritē.